Vasara ir laiks, kad bērni bauda 3 mēnešus garu brīvlaiku, tāpēc jo īpaši nozīmīgi atrast laiku, lai mācītos ne tikai skolas vidē, bet arī ārpus izglītības iestādēm. Lai iemācītos, kā uzvesties mežā un ar kādām dzīvām būtnēm tur var sastapties, bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem bija aicināti piedalīties Rūķīšu meža skolā. Šis ir jauniešu iniciatīvas projekts, un jaunieši paši izvēlējās tēmu. Mežs mums ir visapkārt. Mēs arī zīmēšanas konkursā zīmējam dažādus dzīvniekus, putnus, un līdz ar to arī tiem bērniem ir interese un arī ļoti daudz vietu apkārt, kur aizbraukt un to visu baudīt, saņemt, iemācīties. Cilvēkam, jebkuram, aizejot pie dabas, viņam paliek labi. Vai tas ir pasēdēt jūras krastā vai aiziet mežā, pasēņot, palasīt ogas vai vienkārši aiziet uz mežu. Tad, man liekas, arī tas šo te mīlestību pret dabu mācīt jau no mazotnes tam bērnam, lai viņš saprastu, ka tomēr tā ir vieta, kur ir klusums, kur ir miers, kur tu vari apsēsties un būt. Rūķīšu meža skola ilga 5 dienas, kurās bērni apmeklēja muzeju, dabas taku, mammas dabas nodarbību klasi, iepazina tērveti, Latvijas valsts mežu biroju Dundagā un citas ar mežu saistītas vietas un nodarbības. Visinteresantākais, kas man šķita, bija tik savs pavasaris, ka mēs varējām pa purvu staigāt. Un tā kā mēs arī purvu esam izstaigājuši un redzējuši, kas tur aug un kas tur ir. Man patika trešdiena, jo mēs bijām tur ļoti daudzās vietās. Mēs bijām uz tauriņu mājām, tur bija viens liels tauriņš, kurš dzīvo tikai 10 dienas, jo viņam nav mutes. Mēs redzējām Rūķīšus mežā, ir tāds Rūķīšu mežs, un jūs tur arī var aizvest uz zaļo klasi, un tur jums stāstīs par dzīvniekiem. Zaļā klase ir tāda, kur mums tur iemācīja, piemēram, kur ir lielie plēsēji vai mazie plēsēji, un tur viss kaut ko māca. Man patīk šodien, kad mēs braucām ar to mašīnu. Kad mēs arī tur lecām augšā pa dubļiem, skatījāmies, kā peļķes aizplūd prom. Tas bija forši. Viņi mēģina saprast, redzēt dzīvniekus, dzīvnieku pēdas, ieraudzīt, ko mēs šeit viņiem cenšamies parādīt, jo šeit šī dzīvnieku populācija ir ļoti liela. Kā es sapratu no jauniešiem, kad viņi arī ir pamanījuši, bija stirnu ir redzējuši, un tad tas, protams, viņiem izraisa sajūsmu, un tad mēs viņiem šo cenšamies arī šeit parādīt. Meža izzināšanas piedzīvojums noslēdzās Ansē ģimenes uzņēmumā Daba Laba, kur bērni meklēja dzīvnieku pēdas, devās piedzīvojumiem bagātā safārī braucienā un mācījās izdzīvošanas pamatus, kā iekurt ugunskura, uzcelt naktsmītni ar dabas materiāliem un citas pamata prasmes. Jo, ja nav ugunskurs, nebūs silts. Un naktī neko neredzēs. Naktī neko neredzēs. Vajag arī lukturus līdzi. Jā, bet vienmēr ir jāiet, kur ir ugunskurs, jo vienmēr tas ir jāizdara pirmais, jo tā ir pats svarīgākā lieta. Jāpaņem līdzi ēst vai nu sērkociņi, vai nu arī kādi koki vai akmentiņi sauci, lai varētu uztaisīt uguni. Mums arī ļāva pamēģināt ar krampu uztaisīt uguni. Šeit noteikti ir, pastaigājot mazliet aktīvāk pameklējot, ir briežu pēdas noteikti, jo šeit ir ļoti liela briežu populācija, meža cūkas ir daudz. Ja paveicās arī vilku pēdas var atrast. Tā jau te mēļo, ka lācis arī šeit kaut kur Ziemeļkurzemē mīt. Pirms kaut kāda laiciņa netālu no Anses mednieku kamerā bija pamanīts lācis nofotografēts, tā kā var jau būt, ka arī lāču pēdas kaut kur. Es iemācījos, ka nevienmēr var atpazīt stirnu un briežu un aluņu pēdas. Stirnām ir ļoti maziņas pēdas, briežiem ir pusē lielas un aluņiem ir vislielākās. Mums tur rādīja bebru, sprostus un dambiju. Viņi būvē ūdenī tāpēc, lai citi plēsēji nevarētu tikt viņiem klāt, un viņiem tāpēc ir mājas, durvis, lai tiktu iekšā, ir apakšā, bet viņu mājās netiek ūdens, jo viņi ir uzbūvējuši. Rūķīšu meža skola ir kā laba mācību stunda, lai bērni vasaru pavadītu pēc iespējas drošāk. Nīceta Anna Stariņa, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.